Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Izraēlas kara valdības loceklis Benijs Gants paziņoja, ka Izraēla nākamajā mēnesī sāks ofensīvu pret Gazas joslas dienvidu pilsētu Rafahu, ja vien palestīniešu kaujinieku grupējums Hamas līdz musulmaņu svētā mēneša Ramadāna sākumam neatbrīvos atlikušos ķīlniekus. Apvienoto Nāciju organizācijas starptautiskā tiesa šodien sāk izskatīt Izraēlas politiku un rīcību okupētajās palestīniešu teritorijās. Sēdē piedalās 52 valstis un 3 starptautiskās organizācijas. Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri šodien apstiprināja kara flotes misijas sākšanu, lai aizsargātu kuģošanu Sarkanajā jūrā pret Jemenas hutiešu nemiernieku uzbrukumiem. Uz Sarkano jūru, Adenas līci un apkaimes ūdeņiem tiks nosūtīti Eiropas valstu kara kuģi un gaisa agrīnās brīdināšanas sistēmas. Tiem būs rīkojums atklāt uguni uz kaujiniekiem tikai tad, ja pretinieks uzbrucis pirmais. Operācijas pavēlniecība atradīsies Larisā, Grieķijā. Hutiešu uzbrukumu dēļ daudzas lielās kuģniecības novirzījušas savus kuģus uz citiem maršrutiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicina sestdien, 24. februārī 9:00 no rīta visus Latvijas iedzīvotājus, solidarizējoties ar Ukrainas tautu, vienoties klusuma brīdī. Krievijas iebrukuma Ukrainā 2. gadadienā Rīgā notiks arī citi Ukrainas atbalsta pasākumi. Viens no centrālajiem būs mītiņš kopā līdz uzvarai pie brīvības pieminekļa 12:30 dienā. Daugavpils domes sēdē rīt iecerēts lemt par vairāku izglītības iestāžu apvienošanu un pilsētas budžetu. Lēmuma projekti paredz likvidēt 11. pamatskolu, pievienojot to draudzīgā aicinājuma vidusskolai, Jāņa Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas likvidēšanu, pievienojot to centra vidusskolai, un pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot to pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādē. Kopumā domes sēdes darba kārtībā ir 43 jautājumi, tajā skaitā Daugavpils šā gada budžeta apstiprināšana, pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifi un pašvaldības līdzdalības izbeigšana sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Daugavpils autobusu parks. Pašvaldība lēš, ka šogad budžeta izdevumi būs par 16,2 miljoniem eiro lielāki nekā pērn, sasniedzot gandrīz 150 miljonus eiro. Pēc tam, kad Satversmes tiesa par atbilstošu valsts pamatlikumam atzina normu, ar kuru Krievijas pilsoņiem jaunas uzturēšanās atļaujas iegūšanai jāapliecina latviešu valodas zināšanas, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis šodien pauda žurnālistiem, ka masveida Krievijas pilsoņu izraidīšanas no Latvijas visticamāk nebūšot. Pēc viņa teiktā, līdz novembra beigām no Latvijas varētu būt jau izceļojuši ap 1000 cilvēku, savukārt apmēram 200 cilvēki iesnieguši lūgumus par izbraukšanas termiņa pārskatīšanu. Izraidīšanas piespiedu kārtā līdz šim notikušas nesot, un masveida izraidīšana visticamāk arī nebūšot, jo individuālie izbraukšanas pienākuma gadījumi iestāsies diezgan atšķirīgos posmos, un vai nu persona samierināsies un izbrauks, vai nu centīsies nolēmumus pārsūdzēt. Pēc aptuveni mēneša pauzes valsts robežsardze nedēļas nogalē atkal konstatēja 9 nelegālo imigrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Iepriekš 5 cilvēki mēģināja iekļūt Latvijā 10. janvārī. Atgādināšu, ka pērn rudenī vidēji dienā tika novērsti ap 100 mēģinājumiem iekļūt Latvijā, bet pēdējo mēnešu laikā šis skaits bija būtiski sarucis, un tas ir absolūti loģiski, jo ziemas sals un sniegs nepavisam nav paši ideālākie apstākļi, lai šķērsotu robežu un atrastu patvērumu pierobežas purvos, krūmos un mežos. Svētdien, 25. februārī 12:00 Daugavpilī vienības laukumā daugavpiliešiem un pilsētas viesiem būs kārtējā iespēja gida Artūra Fišera pavadībā doties ekskursijā pa pilsētu, lai iepazītu ievērojamākās ēkas, uzzinātu par ievērojamākajiem novadniekiem un viņu likteņiem. Ekskursijas prognozējamais ilgums 3 līdz 3,5 stundas, gida pakalpojums ir bezmaksas, bet turisma objektu ieejas biļešu un sabiedriskā transporta izmaksas sedz ekskursijas dalībnieki. Rēzeknes novada Dricānu pagastā vakar aizdomās par slepkavību aizturētas 2 personas, informē valsts policija. Nedēļas nogalē Dricānos tika konstatēts kāds 1975. gadā dzimis vīrietis bez dzīvības pazīmēm, aizdomās par nodarījumu pret viņu aizturētas 2 personas un sākts kriminālprocess. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē. Saturu atbild SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. I
Radio.